Ginekoloģiskajās praksēs mēs varam izmantot dažādas lāzerus. Mēs varam izmantot lāzeru, ar kuru iedarbību mēs varam iedarboties tieši uz maksviļotāju, to sasildot tādā veidā, veicinot kolagēnu veidošanos, kā arī mēs varam iedarboties uz dziļākiem šūnu slāņiem, uz maksa epitēlija slāni, veicinot šo te mitotisko šūnu, stimulējot vai veicinot šūnu mitotiskās aktivitātes procesus. Jāsaka, frakcionētais CO2 lāzers ir arī tāds, ar kuru mēs varam veikt arī citas ķirurģiskās manipulācijas. Tas ir koniloma veidojuma noņemšanas, papilomu kārpu noņemšanas, kā arī veikt arī nedaudz mazās kaunu būvu plastiskās operācijas. Lai izvērtētu, kāds lāzers katrai sievietei nepieciešams, jo katra sieviete ir unikāla, tad tādā gadījumā sievietei ir jādodas pie savu ginekologu, lai ginekologs precīzi izvērtētu, kas nu ir nepieciešams, vai tikai iedarbība šo te maksviļotāju, vai arī vēl papildus, lai stimulētu šūnas no dziļākajiem slāņiem.